redzu. Saprot, ja es brauktu ar savu mašīnu, loģiski es apstātos tuvākajā vietā un pagaidītu. Eksāmenu, tas tu nevari darīt. Tad visu to pusstundu bija nenormālākais gādziens. Beļķis tā pāri bamperam visas gāja. Bet īstenībā no vienas puses tas nemaz nav slikts variants, ja eksāmenā uznāk tāda apstākļa, ka tu es nevaru turpināt ceļu, kad, tu pieņem tu. Jā, bet, tas pieņem, patiesībā man liekas, izgāzt eksāmenu tikai tādēļ, ka tu pieņem tādu prātīgu lēmumu nogaidīt, tas, man liekas, nedrīkstētu tā būt. Ja tiešām uznāk tāds gāziens, ka tu nevari metru pirms kapota redzēt, nedrīkst. Tad vienkārši, ja dodiet eksāmenu pārtrauc un nāc rītā. Varbūt nepaprasītu samaksu vēl vienu, jā, bet eksāmenu vajadzētu nolaikt tāpat. Paskat, kas tas tāds par brīnumu? Šits... Jūvērtīgais projekts? Jā. Es kādā amatā viņu laiku ieraudzīju, viņas laiku skatījos. Smieklīgs kroplis tāds. Vai neizskatās. Tāds smieklīgs kroplis.